būna bija nepieciešama, lai pasargātu Liepāju. Tā kā Zāles laukums. Jā. Tas notiek, ka nedarbiem pieskaitāms ir. Tas tiešām tas būs mega notikums, jo sabrauks tūkstošiem cilvēku, jauniešu un treneri un atbalstītāji ģimenes. Projekts pilnībā no nulles realizēts tukšā vietā, kur nekā cita nebija. Tas ir bērndārzs Liedaks. Tādiem biznesiem jābūt tālu prom no apdzīvotām vietām. Un kā mēs visi zinām, ka liepājnieku skaits iet uz leju. Nu, čau, Jāni, atkal. Čau! Sveiks! Klausies, nu ir tev kaut kādas atsauksmes jau no iepriekšējās sarunas? Nu ir. Viss, ko esmu runājis, saka, ka tu esi labs žurnālists, tev labs žurnālists talants un ka tu labi iedaries liepājniekos. Liepājnieks, es jūtos jau sen kā liepājnieks, un gan sirdī, gan arī praktiski. Un zini, kad es visvairāk sev pieķēru, kad es pat tiešām esmu liepājnieks, tad, kad piedzima man meita. Un jau liepājnieks piedzima. Un viņa ir liepājnieks piedzimusi, saprot? Un tad tālāk arī dēls, man ir 2 bērni. Un meita, tad dēls, bet tad tas bija tas mirklis, kad es patiešām sapratu, jā, es esmu liepājnieks, un ne tikai sirdī, bet arī jau praktiski man meita ir liepājnieks, un tad, protams, viss tālāk bērndārzs lietas, skola tagad jau, un tā tālāk. Katru jau to izaicinājumu jau no. O jā. Un tu iepazīsti vēl plašāk to Liepāju un vēl dziļāk. Ja pirms tam man tā bija tāda kultūras pilsēta, kur es strādāju savā profesijā, tad tagad jau tas ir kaut kas vairāk. Un es šeit esmu jau iesakņojies, un tik viegli man neaizpūtīs prom. Liepāja iesūc un tur. O jā, un tas ir tik forši. Redzi, man šoreiz ir līdzi lapa ar sarakstu, un es nevarēju nepaņemt, un es apskatījos te, kā mēs iepriekšējā reizē minējām, tad šajā reizē mēs paskatīsimies un parunāsim par darbiem, kas ir padarīti. Es neņēmu visu, tikai to, kas ir pēdējos 4 gados, bet zini kā, man jau te 54 punkti, un pietiekuši daudz ir, kas izdarīts. Mēs noteikti neizrunāsim visu, jo tas aizņems ļoti ilgu laiku, un iespējams ne visiem būs interesanti klausīties. Bet ir tādas ļoti būtiskas lietas tomēr pilsētai šeit arī paveiktas, par ko nav jākatrējās, bet ir kaut kādas lietas, ko es gribētu arī noskaidrot un uzreiz, lai tev... Par tiem nedarbiem, jā. Nē, es nesākšu par nedarbiem. Par nedarbiem mazliet vēlāk parunāsim, bet par to arī parunāsim. Jā. Par tiem jā. Jo svarīgi tomēr arī, manuprāt, bija šis te jautājums būna un krasta nostiprināšana. Ko tu vari pastāstīt par šo situāciju un kā viņi radās un kā viņi attīstījās un kas šobrīd ar to visu ir? Jā, man laikam jāsaka tā nu sanāca, ka tā vistuvākā tēma tajā Liepājas politikā un tajā politikas dzīvē izveidojusies ne tik daudz uzņēmēju darbība, cik vairāk izglītība, bet, manuprāt, šobrīd tāds visaktuālākā tēma mūsu sabiedrībā, protams, tā skaitā Liepājā, ir drošība. Un tāpēc reiz runājot par to būnu, es domāju, tas tāds, zinām mērā, simbols ir. Jo par būnu runājot, būna bija nepieciešama, lai pasargātu Liepāju. Līdzīgi kā mūsu sargātajā lielie mūli, kas uztaisīja tādu ostas akvatoriju un šobrīd gan vēja, gan jūra ar savu spēku netik ļoti ietekmē pilsētu. Ir īpaši to pilsētu, kur šie mūli sargā pilsētas daļu. Un runājot par būnu, tas ir arī tāds sargs, kas sargā investīcijas, kas ir ieguldītas un kas skar jebkuru liepājnieku. Tā ir ūdens un kanalizācijas saimniecība. Mēs atceramies dažus gadus atpakaļ, kas notika, ka apgāzās attīrīšanas iekārtē viena betona siena. Jā. Tad mums bija, mēs pa visu Baltiju izskanējam, un tas jautājums bija tādu, stipri negatīvu piegaršu, un daudz liepājnieku arī sabijās tajā brīdī. Taču šī būna sargā no daudz kā vairāk, jo jūra šajā pilsētas daļā skalo nost Liedegu. Burtiski katru gadu gandrīz metrs nost teritoriju savu. Un savukārt tā būna ļauj šo zemi nezaudēt. Jo būnas īpatnība ir tāda, ka vienā pusē veidojas tāds smilts skalojās klāt, un otrā pusē nost. Līdz ar to zinātnieki, protams, visu veidoja, un tas bija iepirkums, bet tas ir tāds, tāpēc saka, tāds simbols,
ka tas tika veidots, lai sargātu pilsētu. Jā, esam nonākuši līdz Unai, par kuru jau apspriedām. Jā, šī ir pilsētas tāda īpašā vieta. Te jādomā par pilsētas drošību. Un kā kārtīgam saimniekam jārūpējās arī par tādām lietām, lai jūra neizskalo pilsētas krastu. Un šeit ir tālāk redzams Liepājas ūdens attīrīšanas iekārts, no kuras sanāk visa pilsētas kanalizācija. Gan tā būda, gan šis krasts nostiprinājums, kas tagad tiek būvēts, vēl tālāk redzēt arī, jo traktors stāv un tehnika strādā. Tas ļauj ar jūru cīnīties, un te var redzēt, ka tā jūra vairs nenāk virsū, bet jau atkāpjās. Un līdzīgi pat daudziem citiem jautājumiem, jo drošība tas nav tikai jūra, drošības jautājumi un ģeopolitika jau skar un paver līdz citas izaicinājumus. Un ir jādomā, kā pilsētu sargāt un stiprināt arī šajos jaunajos drošības izaicinājumos. Un līdzīgi mums par šiem drošības jautājumiem jādomā arī šobrīd, kā skatoties, es teiktu, ne tik daudz tiem 4 gadiem, bet uz nākamajiem iespējams 4, ka drošība būs viens no lielajiem aspektiem, viens no lielajiem jautājumiem, jo cilvēki grib zināt, kas notiek, nedod Dievs kaut kādā X stundā mums pilsētā. Vai mums ir patvērtnes, vai mums ir zināms, ko man darīt tādā situācijā. Un tas būs noteikti viss šis jautājumu loks, civila aizsardzība, un tas būs tāds, viens no galvenajiem, kam ir pievērst uzmanību tie nākamajā. Bet jā, es tiešām arī šobrīd varu teikt, ka tas darbs ir padarīts. Vai tu vari kaut kādā veidā pastāstīt, vai ir jau kaut kādas domas par šīm te patvērtnēm un tā tālāk, vai mums liepājniekiem ir šobrīd bažas satraukumam par to, ka mums nav pietiekami, mums būs jāveido viņas, vai tas jau ir kaut kādā veidā aptverts šobrīd un pārskatīts kaut kādas iespējas? Jābūt godīgam un jāsaka, jārunā taisna valoda. Ir apzināts patvērtnes, viņu skaits ir mazliet vairāk kā 50. Liela daļa no tām ir privātās ēkās vai zemē, bet daļa arī pašvaldības. Taču, ja mēs runājam par to stāvokli, šis stāvoklis pilnīgi visām ir neapmierinošs. Ko nozīmē neapmierinošs? Lai tas stāvoklis ir atšķirīgs, bet tas nav tāds, lai varētu tās uzreiz izmantot. Tad, jebkurā gadījumā tās ir jāsakārto. Pa lielam šos jautājumus ir uzņēmusies valsts darīt, taču mēs zinām, ka nevienmēr ātri un droši visu sagaidīt no valsts gatavu. Es domāju, ka tādai pilsētas iniciatīvai noteikti ir vieta, jānāk ar savu redzējumu, kas ir primārās. Mans redzējums noteikti tās būtu izglītības iestādes vai viņu tūmā veidot, jo bērniem, bērndārzos, bērniem, jauniešiem skolās noteikti ir jābūt risinājumam, kas notiek kaut kādā X stundā. Tā kā, bet tās ir tādas tēmas, es domāju, nākamie 4 gadi, jo mēs varam visi iezīmēt blociņos, ka šīs būs aktuālās tēmas. Bet tieši tā, ļoti labi, kad mēs iesākām par tādu aizsardzību un nonācām pie šīs aizsardzības, jo tās ir būtiskas lietas mums kā liepājniekiem. Un tikpat būtiski un nemazāk svarīgi ir nākošā lieta, ko es esmu atzīmējis, un mēs jau iepriekšējā sarunā pieskārāmies, un tu nedaudz iezīmēji ielu segumu asfaltēšanu, grantēto ielu, un šeit man ir pieminēta Ābeļa ielas asfalta segums, un ko tu vari pastāstīt par šo mums? Jā, mums ir, diemžēl, joprojām ļoti daudz ielas, kuras nav asfaltētas vai bruģētas, bet ir vai zemes vai grantas seguma. Lielākā tā ir grantas seguma. Un šīs ielas ir problemātiskas, jo vasarā šīs ielas put, un savukārt rudenī nav izbraucams, ir dubļi. Un ziemā, protams, atkal cits problēmas. Ja tur ir bedres, tad tās bedres arī sasalst, un tādas paliek. Tad līdz ar to, kā mašīnām vai autobusiem, autobusu tur nebrauc parasti, bet mašīnām tur jābrauc tādos zirga ratos jākartās. Šiem 4 gadiem bija programma. Diemžēl jāsaka atkal, ka pie nedarbiem tas, ka tā programma nerealizējās tādos termiņos, kā bijām vienojušies. Faktiski iepirkumi dēļ projektiem ir aizķērušies. Un mēs kavējam apmēram pa 1,5 gadu. Bet tas, kas ir labā ziņa, ka tomēr iet uz priekšu, un šobrīd jau ir noasfaltēta Ābeļa iela,
kas ir tāda paralēlā iela Ventspils ielai, kas var vajadzības gadījumā strādāt kā paralēlā maģistrāla, gan atslogot, gan arī privātu mājām sakārtojuši visu šo zonu, kas, manuprāt, gadu desmitiem ilgi to gaidījuši ir. Un tāds pats stāsts par Pļauju ielu, kas atslogo savukārt ganību Zirņielas, un tā spēja šeit kaut kādā mērā to satiksmes intensitāti pārnest. Nu, gan jāsaka, abas divas ielas ir atšķirīgas kvalitātē, bet tas ir saistīts ar projektu. Un jāsaka, kā ir, kad sākumā bija vienas ieceres par Pļauju ielu runājot, bet tā reālais darbs, kas ir sanācis, tos noteikti pie nedarbiem var minēt, kad tā nebija domāts, kad piemēram, Pļauju iela vienā īsā gabaliņā paliks par vienvirzienu ielu. Manuprāt, tas ļoti neveiksmīgi risināts, un to es varētu vēl par pāris tādām nebūšanām pateikt. Tas atkal kā tā liecina, ka, lai kaut ko mēs labu sakam, bet nevienmēr tas labais sanāk tieši tā, kā ir domāts. Taču tas ir jādara un arī savas kļūdas jāatzīst, jo tad tas ir cerība, ka nākotnē tās netiks vai vismaz mazāk tiks pieļautas. Jā, jo cik es esmu dzirdējis un redzējis, tad ir plāni arī turpināt šo te programmu un attīstīt. Mazās ielas, jā, joprojām jau tiek asfaltēts Namdara iela, un es varētu saukt vēl diezgan daudz tādas ielas, kas jau teiksim, katru vasaru mēs tās asfaltējam. Un tagad esam nonākuši Pīļu ielā. Jā, skaisti grantēta iela, kāds esat krastā netrūkst, bet tā labā ziņa visiem ir, ka šī iela šogad tiks asfaltēta. Un tātad līdz ar to šiem iedzīvotājiem, kas šajā posmā dzīvo, tāda labā ziņa, ka būs asfalts un trotuārs, bet tas turpinās darbs pie tā, ko mēs esam darījuši visus šos pēdējos gadus, kad programma, kad grantētās ielas ir jāasfaltē. Arī šobrīd mēs redzam fonā vēju Liepājas un ko tas nodara arī šīm ielām. Cik bieži te logi jāmazgā cilvēkiem. Un apkārtējām mājām, jā, tā kā par to noteikti ir jāparūpējas. Bet pastāst man, lūdzu, kāpēc tieši šī iela ir nākošo, kāpēc neizvēlās kādu citu ielu? Jā, tas ir labs jautājums. Droši vien jāprasa izpilddirekcijai, kāpēc tieši šī, bet skaidrs ir viens, ka šī iela ir pelnījusi, lai asfaltētu. Nu tad turpinam darbu. Bet ir arī tādas lielās ielas, kas šobrīd tiek projektētas un nākamajos 4 gados tiks uzsāktas, tas ir Aiņu un Kalpaka ielas. Tā kā tas ir ļoti būtiski, sevišķi Ziemeļrietumu priekšpilsētē, jums jāatcerās, ka Ziemeļrietumu priekšpilsēta ir otrs lielākais mikrorajons Liepājā. Tā kā šīs savienojums ir vienmēr bijis ļoti svarīgs. Diemžēl Raiņielas pārbraukt to risināt ir grūti un dārgi. Tas ir tas dzelzceļa pārvads, par ko mēs jau esam runājuši daudzkārt, bet tur ir daudzi desmiti miljoni eiro. Un šobrīd tas liekas tā, ka diezgan grūti atrisināms jautājums. Bet sakārtot šīs ielas un uzlabot to gan varam jau tagad. Man liekas, ka tas ir būtiski iedzīvotājiem noteikti. Un pie ielām es nevaru tev nepajautāt arī problemātiskās ielas, kas ir bijušas arī tepat centrā, kas ir varbūt ne šajā kontekstā, bet Kārlis Zāles laukums. Jā, tas noteikti nedarbiem pieskaitāms ir. Jā, gribējās lepoties ar šo projektu dažādu sakritību dēļ, bet es arī domāju, ka nepietiekami kvalitīvi un labi pie tā projekta ir strādāts, pie tām visās stadijās. Jā. Sākot ar projektu. Un jāsaka, godīgi sakot, pēdējā laikā, ja tā paskatos, šī nav vienīgā lieta, kur mēs esam kļūdījušies tieši tajā projektēšanas stadijā. Mums ir līdzīgs stāsts par to laukumu, kas atrodas universitātē priekšā. Tas ir, kur bija plānots, ka Strūklaka būs laukums, būs skaists sazaļumots un ar gājēju celiņiem. Tagad lielā iela ir sakārtot, bet šis skvērs joprojām pie universitātes nav sakārtots. Un arī tieši tāpat projekts vājš bija, jāsaka, ir. Un līdzīgs stāsts ir par Berči projektu, par Berči skvēra projektu. Labi, neminēšu vairāk tādi, diemžēl, piemēri nav tikai šie. Bet, par Kārzāles laukumu runājot, tur tās kļūdas bija daudz, un faktiski visās stadijās, kas noved pie tā, ka mēs kavējam ļoti ilgi, mēs pārmaksājam par šo projektu, un šis projekts, jo mēs runājam šobrīd, ir marts,
Un joprojām, diemžēl, šis projekts nav līdz galam sakārtots. Taču tagad vismaz ir gaisma tuneļa galā un ar cerību līdz vasarai, ka tam projektam vajadzētu būt sakārtotam. Uz to mēs visi ceram. Vai ne? Jā. Ko Jāni, esam nonākuši vietā, ar ko mēs dikti nevaram lepoties un kaut kādā ziņā tā iezīmē tādu sliktu saimniekošanu. Ko? Reāli jau gala rezultātā jau būs smuki. Ja atceramies, kā te bija iepriekš, tad visām sāpēm, visu garo laiku būs jau labāk kā bija. Taču tas, kas tev taisnība, kad tam vajadzētu būt jau ātrāk, tam vajadzētu būt jau sen gatavam, un tam vajadzētu maksāt lētāk. Te ir tas, ka tas latviešu teiciens koplēs maksā divreiz, tad mēs esam mocījušies ar to, ka izsolēja atkārtot iepirkumā ļoti lēti, pēc tam mēs vairāk kārt dabūjām cenu paaugstināt, laiku zaudējām. Atkal kārto reizi slikts projekts bija. Mums ar tiem sliktiem projektiem pilsētā pēdējā laikā ļoti neiet. Šis nav vienīgais piemērs. Bija skvēriņš pie universitātē pretī un Bečijas skvērs, tā kā mums tāds stāsti jau vairāki. Tas, kas man liekas tas sliktākais, kad tā viss tāds kopsums. Gan tas projekts, gan tas darba izpildītājs, protams, var teikt, kurš tu vairāk vainīgs bija. Bet mēs jau skatāmies rezultātu. Ja tu redzi, ka, piemēram, te uz tilta tur asfalts lobās nost lielā ielā, tur bruģis brūk iekšā, tad arī šeit, ja redz, ka kaut kas nav kārtībā, tad pirmais jau, kas liekas, ka kaut kas ar to pašu darbu nav bijis riktīgi. Ir no kā mācīties. Es ceru, ka tādas kļūdas vairs nepieļausim, un es ļoti gribētu ticēt un cerēt, ka mēs varam saimnieciski labāko, nevis lētāko ņēmt tāko. Pat kā nesen izskanēja šī te brīnišķīgā lieta, kur Liepāja ir iegūsi tiesības veidot 31. gadā jaunatnes olimpiskās spēles Eiropas. Un tas, manuprāt, ir nemazāk liels notikums kā kultūras galvaspilsētas status iegūšana. Un šīs te lietas arvien vairāk notiek ar mūsu pilsētu. Tas ir fantastiski. Un šajā gadījumā šeit ir atzīmēta futbola halle. Jā, tā mums ir. Tā mums ir. Tas šajos 4 gados, kas ir padarīts, tas ir padarīts. Jā. Ir futbola halle, ir sakārtots Daugavas stadions Krēciļš, kas apkārt stadionā veida. Tagad droši vien tie, kas tur sporto, nezinu, vai visi atcerās, cik tur slikts tas Krēciļš bija. Mums jau palicis pats futbola laukums, tā kvalitāte ir vāja. Tur ir problēmas tieši ar šiem ūdens atecēšanu un sakrāšanos. Tas būtu noteikti nākamais par futbola laukumu runājot, bet šajā kontekstā par to nākotni runājot par tām jauniešu olimpiskajām spēlēm Liepājām, tas tiešām būs mega notikums, jo sabrauks tūkstošiem cilvēku, jauniešu un treneri un atbalstītāji ģimenes. Tā kā Liepāja tas būs, kā var teikt, tāds epicentrs visā Latvijā un arī tā Eiropā. Tas jau tomēr tā brīdī tas viss aktivitāte šeit ir. Un tā būs iespēja arī gan turisma nozarei, gan viesnīcai, apartamentiem un ēdinātājiem, izklaidētājiem un tā tālāk. Un, protams, arī pašai sporta nozarei, bet mums ir līdz tam jāsakārto savus mājas darbus. Tas būtu tāds skats uz nākotni. Mums vajag peldbaseinu, kur ir 50 metri celiņa garums, mums ir 25 metri tikai. Es ļoti ceru, ka tas ir mūsu arī tāda apņemšanās, kad jāsakārto ir šim smilšu sporta veidiem, kā tenisam un volejbolam laukumu, lai būtu arī zem jumta. Jā, mums ir brīnišķīga āra laukuma, mums ir brīnišķīgs liedaks un pludmale, ko mēs fantastiski izmantojam vasarā, bet mēs zinām, vasarā 3, varbūt 4 mēneši ir labi vasara. Bet pārējā laikā tie sportisti grib turpināt sportot. Tā kā mums ir par to jādomā, un šī kopiena ir liela izaugusi. Ja mēs skaitītu kopā tenisistus šajā smilšu tenisā un volejbolistus, tad tas ir vairāk kā 5000. Un tā ir liela kopaina, un tā tikai paliek lielāka un lielāka. Nākošā lieta, kas man te ir pieminēta vairāk kārtīgi, un tie ir jaunie vai atjaunotie bērndārzi, kas bija kaut kādā ziņā problemātisks jautājums. Izstāst man lūdzu, cik tālu esam tikuši un vai šo te jauno bērnu dārzu sakarā ir mazinājušās rindas, piemēram? Jā, tas bija tas viens
ja ne pašiem sāpīgākiem, tad vismaz viens no vissāpīgākajiem jautājumiem, uzsākot to laika periodu, kad biju domas priekšsēdētājs Liepājā, ka nācās konstatēt, ka rinda ir tuvu 1000 tajā brīdī. Varam tagad tos skaitļos mazliet saputroties, tur 880, 890, bet tuvu 1000. Pēc tam tās rindas mums jāņem vērā, ka mums arī privātie nāk palīgā. Tajā brīdī bija 3 privātās tādas, nosauksim par bērndārziem, bet tie bērniņi atradās rindā un paralēli tie gāja privātajā cerībā to rindu sagaidīt. Jā. Tas, kas man priecēja, kad jau tajā pirmajā posmā izdevās vienu veco bērndārzu tādu padomu laiku atpirkt no viena šūšanas uzņēmuma Liepājas un izveidot par bērndārzu tam uz vienu skolu, tagadējo Rietumkrastu vidusskolu, mēs varējām vienoties, kad mazo korpusu vienu stāvu atdeva mazajiem ķipariem bērniem, kur bērndārza filiāli mazajiem bērndārzam pirmskolas izglītības iestādēm Mazulītes uztaisīja filiāli. Un šobrīd jau ir nākamie soļi spērti, ir projekts pilnībā no nulles realizēts tukšā vietā, kur nekā cita nebija. Tas ir bērndārzs Liedaks, un arī šī apkārtne skaisti tagad sakārtojusies, grausts, tas blakus ir nograuts, ir blakus tenishala, ir modernas vidusskola, ir ceļš sakārtots, ir arī apbraukšanas iespēja pa Dzintara Liedaga ielu, lai apbrauktu, teiksim, ja sastrēgumi veidojās Klaipēdas un Ulriha ielas stūrī, kur parasti tramvajs, un kad būtu nevienmēr tos luksusforus grib gaidīt, tad šajā gadījumā ir iespēja apbraukt apkārt. Un šeit savukārt esam nokļuvuši pie viena brīnišķīga stāsta, un jauna stāsta un patīkama stāsta. Un ar ko var lepoties, jo tiešām var teikt, šis ir pilnīgi jauns, no nulles būvēts bērndārs, brīnišķīgs un skaists, un arī tas personāls, kas strādā, ir, manuprāt, viena no labākajām pilsētām, kaut ir visi labākie, bet atkal kaut kādu citu pieeju. Un vēl viens bērndārs Liepājā Kriksītis šogad tiek pabeigts, un tad varam teikt, ka programma, lai mēs deficītās bērndārs vietas likvidētu, ir pabeigta. Un, kā teikt, šis bērndārs, es ceru, ka nākamā, vai šī gada beigās mēs varēsim pie Kriksīša piebraukt un parādīt, ka faktiski ir atkal vēl viens bez šī jaunas skaists bērndārs. Un tāpat laikā es gribu pateikt, ka arī ir jāturpina noteikti darbs pie veco bērndārzu atbalstīšanas, renovācijas, laukumi, santehnikas, elektrības, zāles. Un, tas ir jāturpina. Tā programma bija mums 4 gadiem, kas diezgan veiksmīgi ir izpildīta. Šogad reiz blakus ir Dzintariņš bērndārs, kas tiks renovēts. Un tad nākamajā bērndārs, kas programmā bija paredzēta, tiks visas tās renovācijas pabeigts. Un tad uzsāksim nākamo 4 gadu posmu, kur jau nākamos bērndārs liksim iekšā plānā, ko remontēs, ko atjaunos un kas atkal būs skaisti sakopt un bērniem droši. Bet pats galvenais, kad tagad ir iesākts arī nākamais stāsts, un tas nākamais stāsts ir varens, jo tas bija par ko mēs jau runājam, un tas bija mans, ir joprojām sapnis, ka Liepājā, mēs esam liepājnieki un Liepājā pelnījuši jaunu mācību iestādi, spēcīgu skolu, kurā apvienojās gan bērndārs, gan pirmsskola vai sākumskola, un šis te mūsu zinātnes izglītības centrs. Tā kā var teikt 3 vienā, tātad sākumskola, pirmsskola un zinātnes izglītības centrs. Un tā ir spēcīga, moderna mācība iestāde, es gribētu teikt, Kurzemē vismaz. Un mums ir ļoti spēcīga centra sākuma skola šobrīd, un viņa pelnījusi modernas telpas, lai nebūtu jāmokās Toma Ulriha ielas šajās nepiemērotajās mācību procesām telpās. Un tas pirmais solis jau, vai teikt, pirmie soļi jau ir spērti, tur jau ir zinātnes izglītības centra daļa jau pārcēlusies un sāk jau darboties, un būvniecības stadijā ir bērndārs. Un faktiski šo rudeni jau ir jāpabeidzās šī būvniecībai, un tad mēs būsim ieguvuši lielāku bērndārzu. Un jau šobrīd ir starp 100 un 200 apmēram ir tās iztrūkstošās bērndārza vietas. Tad šo bērndārzu pabeidzot, varētu teikt, ka mums vairs rindu nav. Mēs šo jautājumu būsim atrisinājuši. Mēs šo jautājumu beidzot būsim atrisinājuši. Bet
tas ir salīdzinoši neilgs laiks, kurām tas tomēr izdevās izdarīt, vai ne? Šos jautājumus. Ja tu minēji pirms tam 800 ar kaut ko vēl vairāk, tas ir... 2018. gadā bija 1000, un tagad šobrīd faktiski 7 gadi būs pagājuši, ka mēs būsim to rindu likvidējuši, un godīgi es piekrītu, tas ir salīdzinoši īsā laikā. Ja mēs visus jautājumus risinātu tik ātri, es teiktu, ka mums būtu vieglāk un priecīgāk dzīvot Liepājā. Lai mums izdodas to turpināt darīt, bet man ir arī tādas pāris lietas, kuras es gribēju arī ar tevi parunāt, kas būtu nevienmēr ir tik skaistas un rožainas. Tas saistīts ir ar uzņēmumiem, kas nāk iekšā Liepājā, kas attīstās. Mēs vienmēr lepojamies ar šiem uzņēmumiem un priecājamies. Viņi rada papildus investīcijas pilsētai, rada jaunas darba vietas un tā tālāk. Bet dažkārt nāk līdzi arī šie negatīvās ietekmes gan uz dabu, gan uz cilvēkiem. Un tādi piemēri mums ir. Un man šeit pierakstīts ir riepu pirolīze, un varbūt pastāst par šīm te lietām, un kas mums sagaida, vai tomēr mēs skatāmies uz to un esam izdarījuši kaut kādas secinājumus. Es tā ļoti gribētu cerēt, ka mēs esam izdarījuši secinājumus, un es pirmkārt domāju, šis jautājumu loks tomēr pirmkārt skar pašvaldību kā vietu, pie kā griežās uzņēmējs, pirms ienāktu savas investīcijas izvietot pilsētā. Jums ir jāsaprot, ka mums jau nav tā, ka mēs tur skrienam pa pasauli un kādu velkam uz Liepāju pa lielam, jo tie investori paši meklē, kuriem ir interesantāk. Mums jābūt atvērtiem, atsaucīgiem, bet tajā pašā laikā arī prasīgiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka varbūt 30 gadus atpakaļ bija cita situācija, bet šobrīd situācija ir tāda, ka Liepājā bezdarbs ir ļoti, ļoti mazs. Cita lieta, mēs varam runāt par to, lai mūsu algu līmenis celtos. Man joprojām nepatīk, ka mēs algu līmenī atpaliekam no vidējā Latvijas rādītāja. Bet ir atsevišķi uzņēmumi, kur ir tieši tie lielie uzņēmumi kategorijā virs 50 cilvēkiem, darbiniekiem, kur strādā. Tad šeit mēs jau esam virs tā vidējā. Tā ir jau tādas cerīgas tādas lietas. Bet kas noteikti ir tas, par ko tu teici, tas ir šī vide, apstākļi, kurā mēs dzīvojam. Mēs jau uzskatām, ka mēs esam tīra, skaista pilsēta, vēl runājam par kuratoloģiju, par tās tradīcijām, par to atjaunošanu. Mēs gribam šeit spā centrus būvēt, tad mums jābūt ļoti, ļoti prasīgiem par tiem uzņēmējiem, kas grib savas investīcijas izvietot Liepājā. Es pats esmu uzņēmējs, es pats zinu, ko nozīmē rūpēties par apkārtējo vidi, šķirot atkritumus, maksāt dārgu naudu, nodotos atkritumus, domāt, ko tu lej kanalizācijā vai kas nonāk apkārtējā vidē gaisā. Jā, tās ir naudas, tās ir investīcijas, kas uzņēmējiem ir nepieciešams ieguldīt, bet tas ir jādara. Jo mēs dzīvojam citā pasaulē. Mēs šobrīd dzīvojam pasaulē, kas rūpējās par apkārtējo vidi. Nevis tajā pasaulē, kas bija kādreiz, kas nedomāja par to. Līdz ar to mums ir jābūt pietiekami gudriem, tālredzīgiem, skatīties uz nākotni. Un, piemēram, pieminētais uzņēmums, kas gribēja riepu pirolīzi Liepājā veikt, nav jau nekas pret to, ka kaut kāda uzņēmējdarbība veids. Bet tā ir vieta Liepājā, kur tuvu ir dzīvojamās mājas. Un tas atkal ir jautājums, kāpēc šiem liepājniekiem jābūt kā ķilniekiem, jo tā jau šis rajons ir ļoti jutīgs pret putekļiem un smakām, lai vēl pastiprinātu. Un man jāsaka, es ļoti esmu priecīgs par to, ka politiķi tomēr bija, tas smagas sarunas bija, bet gala rezultātā pieņem kopēju lēmumu neatļaut šādu uzņēmējdarbību. Un, godīgi sakot, es arī ar bažām skatos, kaut arī es pats esmu Liepājas speciāla ekonomiskā zonā valdē, un es šos jautājumus jau, var teikt, no pirmajām rokām redzēju un dzirdēju. Tad tieši šie jaunie projekti, kas skar ūdeņražu rūpniecību vai zaļo amonioku rūpniecību, par ko mazāk runā, vai šo aviācijas degvielu, tas viss ir skaisti, bet vispirms jārunā, kā tas ietekmēs apkārtējo vidi un kā tas ietekmēs cilvēku drošību. Jo runājot par ūdeņradu amoniaku, tad šī rūpnīca plānojās ļoti tuvu dzīvojamiem masīviem un ļoti tuvu Kalpaku vidusskolai.
Un kamēr nav atbildēts 100%, ka drošība, ne mazākā riska nav, ne mazākais uzsver, nevis kaut kādiem izmērām riski, bet pilnīgi nav risku. Šeit nevar būt runas par kaut kādu būvniecību. Līdz ar to mēs esam rezervējuši šobrīd šīs teritorijas kā reizi, lai šis uzņēmums var ietekmi uz vidu pilni iziet, kas parasti gads līdz 2, un arī šos drošības riskus visus iziet. Un kamēr tas nebūs viss atbildēts, es noteikti netaisos balsot un atbalstīt šādus projektus, jo es esmu ļoti, ļoti piesardzīgs. Esmu lasījis par šādām biznesiem, un man personiski liekas, ka tādiem biznesiem jābūt tālu prom no apdzīvotām vietām. Es saprotu, ka viņiem ļoti interesē ostas tūmus, to uzņēmēji var saprast vienmēr, bet mums jāatcerās par liepājnieku drošību un vidi, kādā liepājnieks dzīvo. Vai ir arī šie te ir tādi, kas ir nākotnē, ko mēs varam pētīt un apskatīties un nesasteigt un neizdarīt kļūdas? Ne tikai šie nosauktie, jebkurš cits uzņēmums. Bet ir arī tādi, kas jau šobrīd turpatās arī ražo un tomēr rāda kaut kādu arī piesārņojumu un kaut kādas nepatīkamas sajūtas arī tiem apkārtējiem iedzīvotājiem. Vai ir kaut kāda vēlme un iespējas kaut kā palīdzēt viņiem? Jā, vēlme ir. Es pats esmu šiem jautājumiem strādājis tādā ziņā, ka prasījis rezultātus gan par smakām, gan par putekļiem. Pie tiem putekļi tur daudz un dažādi. Mēs runājam par Laumas rajonu, kur arī Ziemeļrietumu priekšpilsēta. Jo jāsaprot, ka tieši šis Kalpaka ielas tā mala visa, kas ir jūras pusē, tā ir intensīvā ostas daļa. Tā nav tas, kā kādreiz bija tirdzniecības kanāls, kur ļoti intensīvs bija. Tad tirdzniecības kanāls ne tuvu nav tik intensīvs kā tieši šī daļa. Un šeit bija gan ogļu kaudzes, gan tagad ir koku skaidu kaudzes, tur ir graudi, tiek pārkrauti. Un nav jau teikt, ka uzņēmējdarbība jau nav slikta, bet ļoti svarīgi, lai ievēro pareizas tehnoloģijas. Piemēram, birstošās vai putošās kravas nedrīkst kraut lielā vējā. Tas viss ir atregulēts, viss normatīvi, jautājums, kas uzrauga un vai uzrauga. Un visbiežāk ir pārpratumi un ļoti bieži arī sodi uzlikti. Šeit ir jābūt ļoti, ļoti ciešai sadarbībai valsts vides dienestu. Un to es domāju, ka pie tā ir ļoti, ļoti jāstrādā un to ļoti jāuzlabo. Nākamais ir pašu uzņēmumu tehnoloģijas. Cik uzņēmums pats ir gatavs investēt tajās, lai, piemēram, šīs kaudzes, lai kāds tā nebūtu, lai viņas mitrinātu, piemēram, ogles. Vai graudus, ja krauj, lai tur būtu pēc iespējas visādi sargi, lai neputētu, lai tie ekskavātori vai konvejeru lendes, lai nebērtu pa lielu gabalu, teiksim, tajos vilcienu vagonos, bet ielaistu iekšā un tad tikai bērtu ārā, lai pēc iespējas mazāk šie putekļi veidotos. Bet šeit tas ir jāuzrauga un jāprasa no uzņēmēja visu šīs jaunās tehnoloģijas, visu šīs modernās tehnoloģijas. Tagad ir smaku noņēmēji, es zinu, ka arī man pazīstam uzņēmēji tirgo šeit Liepājā un ļoti efektīvi, ļoti labi strādā. Tā kā faktiski pilsētai jābūt prasīgai gan pēc šiem apkārtējās vides apstākļiem, gan arī pēc tā, kas tiek ražots. Jo, manuprāt, mūsu pilsēta ir pelnījusi, lai šie pakalpojumi vai produkti ražojumi būtu ar augstu pievienoto vērtību, jo tikai tā dod iespēju maksāt labas algas un dot labas apstākļus. Absolūti. Ja mēs kaut ko lētu šeit ražosim, es domāju, Latvija nav lētā valsts. Mums jābūt ar izglītību, ar labiem, gudriem cilvēkiem, stipriem. Un tam jau arī mums, mēs te arī iepriekšējā reizē pieskārāmies pie izglītības un sasaistes ar uzņēmējdarbību, un līdz ar to tas ir jāturpina, manuprāt, un tas ir pareizi. Un tikai tādā veidā mēs varam arī audzēt to pievienoto vērtību gan ražojumiem, gan arī cilvēku pievienoto vērtību. Bojān, esam nonākuši atkal pie nākošā stāsta. Jā, mēs esam, var teikt, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas ostas teritorijā. Un mums ir vairāki uzņēmumi, gan jāsaka godīgi, ne tikai ostas teritorijā, bet arī industriālajā teritorijā, kas, mēs atbalstam investīcijas, atbalstam uzņēmumus, bet nevienmēr šī uzņēmēja darbība ir draudzīga liepājniekiem, nevienmēr draudzīga pilsētē. Un te, piemēram, šis tāds piemērs, kad
labs uzņēmējs, bet gribēja veikt tādu jaunu biznesu, riepu pārstrādi, saucās riepu pirulīze, bet tomēr apskatoties dziļāk, ļoti daudz izmešu nonāk gan zemē, gan gaisā, un kas uzreiz pasliktina liepainieku dzīvesveidu. Un tad ir tas brīdis, kad tev jāsāk domāt, vai šādi uzņēmumi var atrasties pilsētas teritorijā. Pilnīgi pareizi. Iespējams, prom no dzīvām, no apdzīvojuma masīviem, no mājām, tas ir iespējams, bet ne šeit. Jo jau šie cilvēki, kas te tūmā dzīvo, jau mokās tāpatēs smakas, putekļi. Ir lietas, kas ir jāatrisina arī bez jauniem uzņēmumiem, kas varētu pasliktināt dzīves apstākļus. Tieši tā, tā tas ir noteikti jāfokusē. Mēs gaidām uzņēmumus, bet mēs vērtējam. Okay, un pārējiem pie patīkamākām lietām, ko arī patiesībā izjūt un redz un piedzīvo katrs liepainieks. Arī es tepat vakardien gāju un uz pludmali gāju. Un šīs tagad jau sakārtotās izejas. Tas arī ir nesens projekts. Faktiski tā realizācija sākās apmēram arī apmēram ap 2018. gadu. Un tā bija pirmās 3, tagad jau nākamās ir. Un vēl ir paredzēts izbūvēt. Tā kā faktiski es domāju, tas plāns ir tāds, ka visas izējas, kas ir pilsētas teritorijā, tiks izbūvēts, sakārtots, kad gan veloceliņi, gan gājējiem, gan invalīdiem atsevišķi arī, gan šīs te paģibšanās kabīnes, dušas, arī labierīcības toaletes, kas ir nepieciešams, un arī soliņi, arī vieta, kur riteni nolikta. Faktiski tāda normāla labiekārtot vide, atbilstoši mūsdienam, arī duša, kurā nomazgāties vai kājas noskalot. Tas, cik mēs ļoti daudz droši vien kaut kādā izbraucam ārpus Latvijas un kaut ko redzam citur, tad mēs saprotam, ka tas tagad tāds standarts, kam tam jābūt ir. Un tas ir, paldies Dievam, pie mums. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka arī tas uzlabo turismu, jo mēs redzam, ka ļoti daudz šeit ir mūsu kaimiņi no kaimiņu valstīm, un tad viņi saka labus vārdus par to, ka mums ir šī infrastruktūra sakārtot. Jā, tas ir viennozīmīgi ļoti būtiski, un es arī kā reizes minēju vakardien gāju, un es skatījos tieši tas, kad arī kopt ir daudz vienkāršāk. Izēja pie jūras šobrīd arī tur bija izbraucis kāds no traktoriem, bet viņam bija iespēja par šo te sakārtoto eju izbraukt un tās smiltis notīrīt. Līdz ar to arī tur mēs esam tā kā, sakārtojuši kaut kādā ziņā. Protams, var diskutēt, tur jau kā vienmēr, ka jebkurā projektā kaut kas varbūt arī nepatīk. Zinu, ka cilvēki tur runāja par tām pītajām klūgām, vai tās ir labas vai nē, bet tās ir tādas lietas, ko tur vienmēr kādam patiks, kādam nepatiks. Jā. Bet, manuprāt, pats galvenais, kad tiek sakārtots. Un pēc tam jau, es domāju, ka mēs varam mācīties, vēl gudrāk, un katru nākamo sakārtosim vēl labāk un labāk. Ļoti labi. Kā jūs sākumā minēju, mums te ir pietiekoši daudz, ko runāt, un es domāju, ka gan jau, ka mēs... Viens no tiem ir, ko noteikti gribētu pateikt, ka tas ir, kā mēs visi zinām, ka liepainieku skaits iet uz leju. Diemžēl, un arī Latvijā strauji iet uz leju. Un ir jābūt tādam, tur nav viens darbs, tur ir daudz darba, tāds kompleks, ar ko jāstrādā. Tur ir, ka tie pašbērndārs, par ko runājam, izglītības sistēma kā tāda, kvalitāte, mājokļa jautājums, darbvietas, algas, vēlme, lai gribētu pierakstīties Liepājā, kas arī svarīga. Viens no tādiem jautājumiem arī, kāpēc vajadzētu pierakstīties Liepājā, ka mēs beidzot esam sakārtojuši jautājumu arī par bērnu piedzimšanas pabalstu. Kad bērnu piedzimšanas pabalsts tagad ir, sakot, ar šī gada janvārī 500 eiro. Bija salīdzinoši nesen, 4 gadus atpakaļ, bija 250 eiro. Tā kā faktiski esam dubultojuši. Un vēl viena laba lieta, kas te pielikt klāt, ir, kad audžu ģimenes arī varēs saņemt. Un tās, kas bērnus paņem pie sevis audzināt. Jo agrāk tas jautājums netika skatīts. Ļoti pareizi. Un vēl pie šī jautājuma arī tomēr, kas atkal maz niansi, bet ļoti svarīga ir, kad mums bija ļoti interesanti, ka vasarā skolēni nevarēja izmantot savus priekšrocības. Mums ir dažādas atlaides. 3+ ģimenēm, skolēniem. Tad tagad šī vasara, kas būs, kad reiz nākamā, kad beidzot ir tā, ka visu vasaru varēs braukt sabiedrisko transportu un visas šīs atlaides izmantot. Jo kāpēc ir svarīgi? Tāpēc, ka bērni iet sportā, nometnēs, interešu izglītībā, un ja tev ir šī iespēja, tad tu arī to tramvaju un autobusu izmantos. Ja nē, tad tu
ies ar kājām kaut kā, vai vecāki maksās naudu par to? Esam mazliet apskatījušies par padarītajiem darbiem, un es gribētu teikt, ka es gribētu arī kādā no nākamajām sarunām parunāt arī par, mēs runājam par uzņēmējdarbību, par izglītības iespējām tā tālāk, kas viss veicina arī to, ka mēs vēlamies, lai pilsētā būtu darba vietas, cilvēkiem darbi, iespējams palielinātos arī iedzīvotājs skaits pilsētā. Obligāti tas mums jāpanāk. Bet tas savukārt paģēra arī mājokļu jautājumu. Un par to es noteikti arī gribētu ar tevi pēc tam parunāt kādā no nākamajām reizēm, kur mēs varētu parunāt par šo te lietu, kā tas virzās un attīstās, un vai ir kādas ieceres arī šajā virzienā. Bet ir cerīgi. Es varu teikt, lai tāda būtu tāda pozitīva gaidīšana, tad ir cerīgi. Tāpēc šodien un tagad es tev saku paldies par sarunu kārtējo. Un tad tiekamies nākošajā reizē. Paldies tev, Jāni. Paldies tev.